Subātes leģendas. Subātes luterāņu baznīca atrodas ļoti augstā kalnā, kuru no divām pusēm ieslēdz divas ielejas, un trešā pusē ir ēzers, bet ceturtā pāriet līdzenumā. Par šo baznīcu apkārtnes ļaudis stāsta brīnumainus notikumus. Daudzi arī tiem tic. Baznīca esot senāk piederējusi katoļiem, un to cēlusi esot kāda bagāta grafiene. Jā, svinēju! Luterāņu mācītājs baznīcu uz kārtam iespēlējis. Pēc tam grafiene, baidīdamas no katoļu atriebības, iebraukusi ar saviem 4 zirgiem un kārieti ezerā. Līdz ar kārieti ezera ieripojas arī baznīcas zvans. Hop! Zvanu gan vēlāk atraduši un izvilkuši līdz ezera malai, bet ārā dabūt nevarējuši, jo tas bijis nosaukts cilvēka vārdā, kas to pircis. Pašā pusnaktī zvans nogājis zvanīdams ezera dibenā. Pēc tam zvanu neviens nevarēja izvilkt. Daži stāsta, ka altāri esot pudeli ar Melnas jūras ūdeni, un kad ūdens izkaltīšot, tad arī baznīca nogrimšot, jo tā ar grafienes pāveli esot nobūrta.